sarunas par dzīvi un teoloģiju kopā ar mācītāju, teoloģijas doktoru, jāsaka arī man mentoru un draugu Ilmāru Hiršu. Mēs esam vairāk kārt runājuši par tavu dzīvi un to, kā Dievs ir vadījis caur dažādiem dzīves posmiem. Un vienmēr ir kaut kādi jautājumi, kur mēs varam mācīties arī viens no otra pieredzes, bet arī ko Dievs dara un ko viņš māca. Bet tagad caur šīm sarunām mums ir iesūtīti vairāk jautājumu no cilvēkiem, kuri saka, šo gan pajautā Ilmāram, un tad kāds no tiem jautājumiem var labprāt uzdot. Man gan ir vairāk cilvēki, kas saka, ka viņiem ir jautājumi, bet viņi neprot viņus noformulēt. Un es ļoti ceru, ka kādā brīdī mums būs arī tie jautājumi, ko mēs varēsim parunāt. Bet šobrīd runa ir par to, kā mūsu mēdījos ir daudz tā saucamie fake news, jeb viltus ziņas, ir daudz satura, kurš ir jāspēj atfiltrēt, kas ir labs, kas ir slikts. Ir tāda informācijas pārbagātība, ka mēs nespējam pat izsekot, kas ir kas. Vai arī tas prasa ļoti daudz laiku. Kāds ir tas saturs, ko mēs šobrīd patērējam? Kā tu to redzi? Vispirms pie tiem jautājumiem un pie tām atbildēm. Es gribu pašā sākumā vēlreiz pateikt to, ko vienmēr es esmu teicis. Es nevaru pateikt pareizās atbildes. Un es nevaru pateikt, tas ir tā, un viss. Es varu pateikt tikai, ko es par tiem jautājumiem domāju un kā es viņus esmu izdomājis un sapratis. Tā kā ne tu, ne kādi citi to neuztverēt kā absolūto patiesību tagad, ja tas nāk no manas mutes. Bet ir labi dzirdēt tā otra cilvēka domu gājienu, un tas palīdz pašam noformulēt savas domas. Protams. Tas palīdz domāt pašam, jā. Un daudz mācītājiem, man liekas, saka vienmēr klausieties svētrunas, bet filtrējiet to caur Dievu vārdu, caur Bībeli. Ir arī tādi runātāji, es daudz esmu dzirdējis, kas pasaka, tas ir tā. Un to jābūt uzmanīgiem, ar tādiem apgalvojumiem. Par to informāciju. Jā, informācijas ir ļoti, ļoti daudz. Kā izfiltrēt to informāciju? Tas jautājums laikam bija vēl, kā piespiest sevi lasīt to vērtīgo literatūru. Tā ir skaitā. Tā ir skaitā. Ar to piespiešanu vienmēr ir tā, kad piespiež dzīve. Tas ir viens no faktoriem, kas mūs var piespiest. Vajadzība. Ārēji apstākļi. Tad, kad uznāca vīruss, tad tas piespied mūs mazgāt rokas. Es domāju, ka tik daudz, vismaz es, tik daudz rokas un tik cītīgi nekad nebija mazgājis, kā tieši tad, kad sākās vīruss. Maskas piespied nēsāt, ko arī nekad es mūžā nebija darījis. Ārēji apstākļi. Augstskolā, kad es mācījos, mani piespied izlasīt Kārļa Marks Kapitālu, Friedricha Engels Antidīringu, Ļeņina rakstus, kas absolūti nav tā patīkamākā literatūra, bet es biju spiests. Var arī pats sevi piespiest ar gribas spēku. Tas nemaz nav tik viegli. Ilgtermiņā noteikti. Tur vajag kādu stingru motivāciju. Piemēram, man ir motivācija, ko man iedeva viens mans kolēģis mācītājs, ka man gadā jānoiet ir 1 miljons soļu. Un man nemaz negribās iet. Es gribu labāk tur pasēdēt krēslā, kaut ko palasīt. Bet es domāju, pie kādiem soļiem. Es esmu izrēķinājis, cik man vajag mēnesī, apmēram cik vajag vienā dienā. Un tā man ir motivācija, tas mērķis, ko es gribu sasniegt, tas man spiež to darīt. Bet man šķiet, ka jautājums ir šeit par vērtībām un par interesi. Ja es uzskatīšu, ka kaut kas ir ļoti vērtīgs, ja man kaut kas ļoti patiks, tad man nevajadzēs piespiest.
Es atceros savus bērnības gadus. Es lasīju ar kabats lukturīti zem sēgas grāmatas, jo man vajadzēja taču zināt, kā tur viss beigsies un kas tur notiks un tā tālāk. Man interesēja tā lieta. Protams, ja ir runa par Bībeli, tad var būt cilvēkam tādi periodi, ka viņam tā interese ir tāda apsīkusi un ir jāmēģina sevi motivēt un piespiest lasīt ar gribas spēku. Par to otru problēmu, ka tā literatūra ir ļoti daudz. Jā, tā ir taisnība un ir tāda, kas ir laba, un ir tāda, kas ir sēnalas, un ir tāda, kas ir absolūti kaitīga. Tā tad ir faktiski 3 grupās, es viņus visus varu sadalīt. Padomu laikā bija vienkāršāk. Pirmkārt, tās literatūras nebija tik daudz, un otrkārt, viss, kas ienāca līdz mums, tad mēs vērtējam pēc pāris kritērijiem. Kas to grāmatu ir iztulkojis? Vai es tam cilvēkam var uzticēties? Vai tas cilvēks, viņš ir turējis to grāmatu par tik vērtīgu, ka viņš ir iztulkojis latviešu valodā. Un otrs kritērijs, kas man viņu iesaka izlasīt. Strādājot ar jauniešiem, es gribētu teikt, ka daudz jauniešu vispār nelasa grāmatas. Es negribu teikt visi, jo vēl nesen runāju ar kādiem jauniešiem, kur saka, nē, es ļoti daudz lasu un noteikti varbūt pat vairāk nekā es, un es varētu no viņiem mācīties, bet es gan savā paudzē, gan jaunākos cilvēkos zinu, ka viņiem tā nav prioritāte, jo visi citi informācijas kaut kāda plūsma ir saistošāka, vieglāk uztverama. Mums vajag par katru spīti turēties pie tās grāmatas, vai iet līdz laikam teikt, lai krāj putekļus. Es domāju, ka tas ir maldīgs iespējas. Mana pieredze arī rāda, ka ir ļoti dažādi jaunieši. Ir tādi, kas grib paņemt rokā grāmatu un lasīt viņu. Pāršķirt lapas. Bet redzi, grāmata jau nav tikai informācijas iegūšanai. Vai mēs Bībeli lasām, lai iegūtu informāciju tikai? Protams, nē. Un tāpat arī daudzas grāmatas mēs nelasām tikai informācijas iegūšanai. Tas ir kāds cits, daudz faktori, kas caur to grāmatu ienāk mūsos, bagātina mūs, attīsta mūs, veido mūsu valodu un tā tālāk. Es domāju, ka es vismaz ceru, ka nāks vilnis un grāmatas atkal sāk lasīt. Bet vēl tā lieta ir pie tiem jauniešiem īpaši, ko tu pieminēji. Svarīgi jau ir, ko viņi lasa. Un šeit, man liekas, tas process ir tāds, ka nedrīkstētu atstāt to lasīšanu tādā pašplūsmē. Vajadzētu tā kā skolā. Obligātās literatūras saraksts. Tā kā garīdzniekiem, tie, kas grib kļūt par sludinātāju un vēlāk par mācītājiem, tur ir literatūras apkopojums, kas obligāti jāizlasa. Varbūt tādas arī vajadzētu. Lai tad tie, ko tu svētdien nokristīsi, uzreiz neķerās klāt pie tiem teoloģiski smagiem jautājumiem, negrauž kaulus un neizlauž zobus. Varbūt jāsāk ir ar, kaut vai ar Džonu Stottu iepazīsi Bībeli. Bet jālas ir. Jālas ir, bet viena no realitātēm ir tajā, ka mēs lasām virsrakstu līmenī un pat līdz tām grāmatām netiekam, bet salasamies, vai tas būtu kādos ziņu portālos virsrakstu vai Twitterī, citos sociālos tīklos kaut kādus viedokļus vai virsrakstus un domājam, ka mēs pārzinām tēmu. Un mūsdienās jau ir jo kliedzošāks virsraksts,
jo vairāk klikšķis dabū, jo vairāk var reklāmas naudiņas nopelnīt. Un, Man ir jāatzīst tas, ka es arī ļoti bieži lasu tikai virsrakstus. Tev ir kaut kāds filtrs, ka tu saproti, nav jēga spiest. Jā. Ka tas jau... Jā, jau pēc tā virsraksta es daudz ko varu pateikt. Tāpat kā pēc tā, kas ir piespiedis to patīk, var pateikt kaut ko par cilvēku. Jā. Tas ir fakts, jā. Es pēdējā laikā varbūt brīvāk sāku likt tos īkšķīšus vai kā, bet es arī vienmēr domāju, ka katru man īkšķīti redz arī citi, un tas man liek uzdot jautājumu, vai es gribu, lai citi redz, ka es atbalstu to vai citu kaut kādu lietu, ideju, rakstu, vēl kaut ko. Jā, tā ir atbildība. Turpat nav runa par dalīšanos, nošērošanu, vai ne? Ko arī vajag darīt. Īpaši, kad par šo sarunu, kad cilvēki klausīsies, gan vajag tos īkšķīšus, lai viņi uzspiež, gan arī padalās tālāk. Bet kā izskatās tavs, tā saucamais klusais laiks vai personīgais laiks ar Dievu, kad tu paņem savu bībeli rokās? Tas ir no rīta, tas ir vakarā. Tu vari to noraksturot, tur ir kaut kāda rutīna izveidojusies. Pārsvarā vakarā. Bet man ir cita problēma. Es ļoti daudz strādāju ar bībeli. Tas ir mans instruments, kas man ir nepārtraukt visu dienu atvērts blakus. Un mana problēma ir strādāt ar bībeli. Nav tas pats, kas lasīt bībeli pašam priekš sevis. Bet tu tai vakarā spēji sev smadzenēm un sirdī pateikt, tagad tas nav darbs. Jā, es varu. Es varu atslēgties no tā, tagad es lasu, es lūdzu Dievu, es domāju nevis par darbu, bet es no tā darba pilnīgi abstrahējos. Tas nenozīmē, ka nevarētu būt situācija, kad es domājot par kaut ko citu, pēkšņi man nāk nākamās nedēļas svētruna Ventspils draudzē, par ko runāt. Man tapa Mateja draudzes dievkalpojumā, tikmēr, kamēr es klausījos citu svētru. Un manai tēmai nav nekāda sakara ar to, ar ko runāja mācītājs toreiz. Kāds bija kaut kāds svētā gara pieskāriens, nāca tā skaidrā doma. Tā ir tā doma. Tas ir. Un man bija jārunā no grāmatas, no kuras es vēl neesmu runājis, no otrās laika grāmatas. Teksts. Nākamais jautājums, pāršķirsim lapu, ir par mīlestību. Cik tālu mums ir jāparāda mīlestību, lai nenodarītu otram sliktu? Un tas paskaidrojošais komentārs ir, ja mēs sakam reizēm, kad mēs dodam zīvi vai makšķeri, kas tad ir vērtīgāks? Kurā brīdī mums dot to zīvi un kad makšķeri? Man liekas, ka ir vajadzīgi abi divi. Savā laikā tas un savā laikā tas. Ir jādod gan zivi, gan makšķeri. Un es mazliet nepiekrītu tam jautājumu formulējumam. Tu pat teici, cik tālu mums jāparāda mīlestība. Mīlestība nav jāparāda, ir jāmīl. Tas tomēr ir kaut kas cits. Parādīt mīlestību var stipri formāli. Iedot zivi, bet mīlēt, tas nozīmē jau sekot līdz tam cilvēkam, nest kādu rūpi par viņu, skatīties, ko viņš ar to zivi izdara, iemācīt viņu makšķerēt ar to, nevis vienkārši es tev iedevu zivi, jeb tagad naudiņu, jeb makšķeri, darbu un viss. Parādīt mīlestību, tas var būt tāds, teātris. Pilnīgi piekrīt.
kad studēju reklāmu, sabiedriskās attiecības, tad mēs tur runājām par šo korporatīvo sociālo atbildību, ka visi labie darbi, ko tu dari, ir jāsafotografē, jāsaliek internetā, jāuzraksta preses relīzes, vēl kaut kas. Man tik ļoti tas derdzās acīs, kad es redzu, nāk Ziemassvētku laiks, kurš tik lielāku, skaistāku projektu izbīdīs. Protams, ka negribas jau teikt, tad nedarīt vispār. Labāk ir darīt to jebkādā veidā, bet tā motivācija liekas, tad es esmu centrā, man jāparāda tā mīlestība. Bet, tas ir kaut kas no tā farizeiskuma, ko Jēzus saka, nedariet tā. Bet man šķiet, tur ir otra nianses vēl pie tās zivis un tās makšķeres. Un proti pārmērīga mīlestība arī var nodarīt ļaunumu. Mazliet atšķirtina to domu. Mēs varam izlutināt to savu bērnu. Mēs viņu tā mīlam, ka mēs viņam visu gribam dot. Nevienu zivi, bet 10 zivis. Mēs gribam viņa vietā makšķerēt. Izlutinām tik tālu, kad izaug viens tāds, kad patērētais. Bet Bībele tāpēc māca par Dieva mīlestību, ko viņš mīl, to viņš pamāca, pārmāca. Jā. Tad tur ir kaut kāda disciplīna, nevis tikai tieši tā. Tad, kad mēs runājam par zīvi un par makšķeri, tad klāt vēl nāk tas, ko tu teici. Disciplīna, pamācīšana, pārmācīšana. Ne tikai tikai tā izlutināšana ir viena liela bīstamība. Un tad, no vienas puses tā mīlestība, kas prasa it kā visu atdot, no otras puses tas, tomēr tev sava mīlestība, tu nevari tā tikai mīlestību viņam liet pāri, lai tu viņu nesamaitā to cilvēku. Nodefinēt tagad šo robežu, man šķiet, tas ir neiespējami. Reizēm būs jādod vairāk tā zivi, reizēm būs jādomā makšķeri un būs jāmāca makšķerēt. Reizēm būs jāsoda, ka tu neproti makšķerēt, un to zivi vajadzēs varbūt, lai viņš pieturēt, lai viņš izjūt to, kas ir varbūt trūkums, kur ir tas process, ka man ir jāstrādā, jāpiepūla sevi. Bet kā vienā gadījumā, tā otrā gadījumā. Arī tam sodam un tam, ka tu viņam nedod visu to, ko tu varbūt pats gribētu dot un ko viņš gribētu. Abos gadījumos visam jābūt caurstrāvotam ar vienu. Jāmīl. Jā. Man vienmēr, tā, latviski sakot, bišķiņ korķu šauj ārā, ja konfliktē prātā tā doma, kas ir par atkarībniekiem, vai ne? Ka, ja tu viņu gribi patiesi mīlēt, viņam nedrīkst palīdzēt, jo viņam ir jāsasniedz kaut kāds zemākais punkts, kur viņš saprot, man ir jāmainās. Kad tu visu laiku viņu mīlestībā liekas, kā tad tu viņu sūtīsi projām? Kā tu viņam teiks, ka es viņu tev nelaidīšu šodien mājās, jo tu esi atnācis sadzēries vai vēl? Jā, kā tu viņam neiedos vēl, ko iecert? Jā, un... Piecīt, lai var nopirkt vēl. Jā, un liekas, kristīgā mīlestība taču teiks, jā, piedod, atkal piedod, laipni, ielaid viņu iekšā, ļauj viņam ieiet dušā, pārģērbties, nolikt gulēt. Bet tu izdari lielāku kaitējumu tajā brīdī. Un kā ieraudzīt, kurā brīdī ir tas brīdis, kur man viņš ir jāpaņem mīlestībā iekšā un kur man viņš ir mīlestībā jāsūt tālāk. Es domāju, nevienmēr ir iespējams ieraudzīt to brīdi. Jā, es arī domāju, ka tas ir grūti. Bet pāri par visu tu mīli viņu, vai nē? To cilvēku. To, kas tur ir galīgi pakritis. Jēzus viņu mīlēja. Vai viņš vienmēr viņu atbalstīja? Nekādā gadījumā. Bībele runā par sodu. Un Dievs arī mūs soda un pārmāca un vada. Un beigās mēs kaut kur paši skatāmies uz savu dzīvi apakaļ un sakam, cik labi, ka Dievs mums toreiz nedeva visu to, ko mēs gribējam,
bet ka viņš mūs apturēja, ka viņš parādīja to žagaru arī. Ja cilvēks ir loģisks, pragmatisks, kā lai iegūst dievišķo mīlestību, kas ir ārpus cilvēciskā? Tu par mani? Ne tikai. Es esmu loģisks un pragmatisks. Tu esi īstenībā ļoti emocionāls arī. Un tas nav tikai... Nezinu, neesmu ievērojis pats. Vispār laikam tev taisnība. Bet katrā ziņā tas pamats ir, jā, man patīk visu, man ir inženieru prāts, visu patīk strukturēt, salikt par plauktiņiem, un tas attiecībā uz dieviškām vērtībām, attiecībā uz to, kas iet pāri par cilvēcisko, ar to nevar aprobežoties. Absolūti tas nav izdarams. Jo tā loģika un pragmatika, tā balstās te, un dieviškais balstās te. Kaut kā jāsadara un kopā viss ir. Kā iegūt? Redz, tā dieviškā mīlestība, tas nav kaut kas tāds, ko es tagad varu paņemt no plaukta kā grāmatu, un man kāds pateiks to ceļu, kā es līdz tam plauktam nonāku. Man jāiet pa tādu ceļu vai pa tādu, tad es pienākšu pie plaukta, paņemšu viņu, un man ir redzi. Man ir dieviškā mīlestība. Tas nav arī nopelnams, kā alga, ka tad, ja es to atkal turēšos pie Dieva 5 gadus vai 10 gadus, tad es kā to par mūžu ieguldījumu saņemšu dieviško mīlestību. Kā vienam loģiskam cilvēkam atnāk cilvēciskā mīlestība? Tam cilvēkam, ko mēs apskatām, loģisks, pragmatisks, kā viņš sasniedz cilvēcisko mīlestību? Kas viņam jādara? Mēs nevaram pateikt. Mēs nevaram pateikt. Neirologiem, liekas, vēl joprojām pētīs, kas smadzenēs notiek. Kas tur ir, vai tur iet kaut kādi elektroķīmiski procesi, vai vēl kaut kādi. Viņa atnāk neizskaidrojumā veidā. Loģiskam cilvēkam, pragmatiskam cilvēkam mīlestība, kas ir, izrādās arī cilvēciskā mīlestība, tā ir no citas pasaules. Viņa atnāk neizskaidrojumā veidā. Bet pat pēc 30, 40 un vairāk kopā nodzīvotiem gadiem tie cilvēki saka, tā toreiz, tā jau nebija mīlestība. Tā tik bija kāda sajūsma, varbūt aizraušanās, vēl kaut kas. Tā mīlestība ir izmainījusies pa tiem 30, 40 gadiem. Redzi? Tas pats ir ar dievišķo mīlestību. Viņa aug, viņa attīstās. Tas ir process, kurš iesākās tad, kad mēs sākam iemīlēt Dievu. Jo Dievs ir mīlestība. Ir vienkārši jāsāk mācīties dzīvot tādā pasaulē, kurā nevalda cilvēciskā loģika un pragmatisms. Vienam pragmatiskam, loģiskam cilvēkam tas ir diezgan grūti, jo cilvēki ir dažādi. Iespējams, ka emocionālam cilvēkam ir vieglāk to izdarīt. Bet, ja mēs runājam par dievišķo mīlestību, tad ir jāsāk mācīties tam loģiskam cilvēkam dzīvot pavisam citā pasaulē. Es gribu jautāt tieši par šo, vai pat tiešām tā dievišķā mīlestība ir kaut kādas īpašas emocijas, kuras ir jāsagaida, kā bija tā kristiešu grupa, tu zinās gadsimtu un nosaukumu, kur teica, mums ir jānožēlo tik ilgi grēki, un grēki būs nožēloti patiesi tikai tad, kad tu par viņiem būs raudājis gauži, un tad tik tu saņemsi. Es esmu citas grupas arī redzējis. Tādi, kas saka, ir jānožēlo tik ilgi, kamēr tu ieraugi Kristus tēlu savā priekšā reāli. Vai tas ir kaut kāds tāds emocionāls stāvoklis, līdz kuram man ir jānonāk? Vai tas pragmatiskais var teikt, nē, bet Dievs man ir radījis šādu, un es varu ticībā satvert, ka viņš mani mīl
pat ja man nav tās rokas un emocijas pa gaisu un asaras pa gaisu. Mēs ļoti gribam tās emocijas. Nenoliedzami. Jo mums šķiet, ka tās emocijas kaut ko apstiprina. Jā. Un ja man nav nekādu tādu emociju, tad es domāju, tad man nav. Un cilvēks cenšas tās emocijas mākslīgi izraisīt bieži vien. Tas nav rādītājs. Dievišķās mīlestības rādītājs nav tas. Mēs varam palasīt. Bībelē ir ļoti daudz aprakstīta šī dievišķā mīlestība. Nav ar tādiem vārdiem, nav uzrakstīts dievišķā mīlestība ir. Bet tad, kad mēs lasām visu kopumā jauno derību, ko tad Jēzus no mums prasa, kāda tad debesu valstība ir, tad mēs to redzam. Kaut vai tikai paskatīsimies, kas ir teikts ar tiem vārdiem cits citu. Mīliet cits citu, palīdziet cits citam, tas viss iekļauj sevi, tā ir tā dievišķā mīlestība. Jo dievišķā mīlestība jau nav tikai tas, ko mēs parādām pret Dievu, bet dievišķā mīlestība izpaužās tajā mūsu horizontālē, mūsu ikdienas dzīvē. Ejot tālāk, jautājums, ko tu esi daudz pētījis un grāmatu rakstījis par izredzētību. Es domāju, iespējams, mums jātaisa jauna epizode, jauns raidījums, bet jauna sērija par šo. Bet piemēram, Marka evaņģēlijā 4. nodaļā, 11. 12. pants skan šādi. Un viņš tiem sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpums, bet tiem, kas ārpusē, viss ir līdzībās, lai tie skatīdamies skatās, bet neredz, un klausīdamies klausās, bet nesaprot, lai tie neatgriežas un tiem netiek piedots. Tad kā īsti bija? Jēzus nāca, lai glābtu visus, vai tikai dažus? Uzreiz es atvainojos, ka es pa garu runāšu. Šis ir no tā plauktiņa, ka es gribētu redzēt tos cilvēkus, kas to ir uzdevuši. Vai nevajadzētu viņiem sākt ar to vieglāko galu? Ar Alfa kursu, ar Džonu Stottu, ar vēl kādiem citiem autoriem. Šeit mēs atduramies pie teoloģijas, tā sacīt, lieliem dziļumiem. Man bija kaut kur meklē grāmatu? Jā, ir māls. Jā, tāpēc es saku, tev ir grāmata. Šī grāmata, un te nebūtu visu nevarēju pateikt vēl, ko cilvēki un ko es pats domāju par šo jautājumu. Tā ir šis pants, ko tu nolasīji, tas nebūtu nav tas smagākais. Mums tad ir jādomā, kā mums izprast izredzētību, Dieva iepriekš zināšanu, iepriekš nolemšanu, predestinācija, dubulto predestinācija, kalvinisms, arminianisms, cilvēku brīvā griba un cilvēka gribas loma pestīšanā, Dieva suverenitāte, es varētu turpināt. Un ļoti grūtas raksturvietas, piemēram, daudz ir aicināti, maz izredzētu. It kā skaidri runā par diviem dažādiem. Jēkabu Dievs saka, Jēkabu es mīlēju, Ēzavu ienīdu. Wow! Dievs nocietina sirdis, Dievs. Nevis mēs paši vai sātans, bet Dievs to izdara arī. Trauki godam, trauki negodam. Visas ļoti grūtas rakstu vietas. Man daudz ir šo jautājumu uzdevuši. Es centīšos ātri. 3 lietas es varētu pateikt. Pirmā, nenoliedzam Dieva izredzēšana ir viena no centrālām lietām, centrāliem jēdzieniem Bībelē. Dievs iepriekš ir iedibinājis pauzi, tāpēc, lai es pateiktu, ka tas ir ļoti svarīgi tagad. Noteiktu kārtību. Un jēdziens Dieva iepriekšējais nodoms, to var attiecināt absolūti uz visām sfērām, uz visām lietām, ne tikai uz attiecībām ar viņu.
Dievs pēc savas iepriekšēja nodoma un pēc savas suverenas gribas ir radījis pasauli tādu, kāda viņa ir. Attiecībā uz fizisko pasauli tas nozīmē, ka cilvēks elpo skābekli un nevis, teiksim, chloru. Ka brīvās krišanas pātrinājums būs 9,8 m/s kvadrātā, ka mušmeris būs indīgs, ka zivis peldēs ūdenī un putni lidos pa gaisu, ka saule, zem apriņķos sauli, tur noteikta laikā un mēnesis tāpat, ka taisleņa trīsstūris hipotenūzes kvadrāts būs vienāds ar katešu kvadrātu summu, to visu Dievs ir iepriekš paredzējis un iepriekš nolēmis. Viņš tādus principus, tādu vērtību skalu ir arī iepriekš nolēmis tajā cilvēku attiecībās, morāles, ne tikai fiziskā pasaulē, bet morāles sfērā. Cilvēka rīcības cēloņu un seku kopsakarībās. Un Dievs iepriekš ir noteicis kādu pestīšanas kārtību. Kā notiek šī salīdzināšanās ar viņu, proti caur Jēzu Kristu? Vai Dievs varēja rīkoties savādā? Protams. Viņš varēja darīt, kā viņš saprot un kā viņš grib. Bet viņš izvēlējās šādu. Noteicis fiziskās un garīgās pasaules likumus. Tas pirmais. Otrs. Ir izredzēta tātad un iepriekš nolēmta kārtība. Bet nevis indivīdi vai individu grupas, kas pieņems Dieva aicinājumu, kas ne. Viņš zina to iepriekš, bet viņš to nav noteicis. Viņš nav sadalījis cilvēkus grupās, tos es radu priekš glābšanas, tos es esmu radījis priekš pazušanas. Cilvēks pats ar savu rīcību izvēlās, vai viņš būs glābts, vai viņš būs pazudis. Dievs viņu velk. Bet cilvēks pats pilnīgi apzināti izvēlās, vai es iešu to ceļu vai to. Tā ir tā Dieva iepriekš nolēmtā kārtība, ko viņš ir noteicis. Tad jau kāds var teikt, nepietiekami velk, ja jau cilvēks izvēlās. Iet pazušanā. Ja pēc tā, ko tu saki, tad iespējams, ka Dievs visus aizvelk. Tas aizved atpakaļ pie jautājuma, tad kāpēc Dievs ielika iespējamību kļūdīties ēdens dārzā? Tad jau Dievs pie visu vainīgs, ka viņš to koku tur atstāja. Tāpēc, ka viņš mīlēja cilvēku. Viņš negribēja cilvēku pataisīt par koka zirdziņu, kuru viņš uz tā lielā dzīves pasaules laukuma liek viņš ar savu roku, un tas zirdziņš ir kā marionete. Viņš ļāva viņam dari kā tu pats. Bet tas pestīšanas raksturs ir, manuprāt, universāls. Dievs visus ir aicinājis, Kristus ir nomiris par visiem. Pāvils saka, visi grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Tas nozīmē, ka visiem vajag glābšanu. Un jaunā derība arī tā saka, kaut vai tas centrālais pants, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu. Redzi. Bet cita raksturvieta saka, ka ticība ir dāvana. Tad, ja tu neesi saņēmis to dāvanu, tad, piedod. Ja tu man neesi uzdāvinājis grāmatu, tad, un man nav naudiņas, tad es nevaru viņu dabūt. Mums vajadzētu ņemt vienu raksturvietu un otru raksturvietu un skatīties to kontekstu. Ilustrācija līdzīga, bet doma cita. Jā, ilustrācija līdzīga un doma var būt cita, bet tas neizslēdz to, ka ticība dāvana. Šeit nav pretrunas manā izpratnē. Es teicu, ka visi tiek izglābti,
Bet daži priekšnoteikumi glābšanai tomēr ir. Viens, izglābt tiek tikai tie, kas tic. Otrs, izglābt tiek tie, kas atgriežas no saviem grēkiem, tātad nožēlo un atgriežas, un glābšana notiek caur Kristu. Nav citas glābšanas, kā tikai tā, kas ir Jēzu Kristu. Bībele nerāda mums citu. Nu, un tad tas pēdējais. Manuprāt, tas pats smagākais pants. Ir daudz aicinātu un maz izredzētu. Un tieši šī panta interpretācijā, manuprāt, ir meklējama izpratnes atslēga tam jēdzienam izredzēšana. Dievs ir aicinājis visus, bet tā izredzēšana. Es neesmu nekur atradis Bībelē, kad izredzēšana attiektos uz neticīgiem cilvēkiem. Un es domāju, ka izredzēšana attiecās tikai uz kristiešiem. Aicināti ir visi, bet tie, kas šo aicinājumu ir pieņēmuši, kļūst par Dieva izredzētajiem. Es saprotu, ka tā ir smaga doma, tāpēc es teicu, ka ar to nevajadzētu sākt savas ticības gaitas. Un Bībele, manuprāt, ļoti daudzpusīgi parāda šo izredzēšanas mērķi un rezultātu. Tas izredzēšanas mērķis ir glābšana. Tas izredzēšanas mērķis ir svēttapšana, dievbērnība, viņi kļūst par Dievu bērniem, līdzība Kristum, mūžīga dzīvošana, svētdzīve, uzdevums, svētā gara dāvanas. Tas ir tas, kam Dievs ir izredzējis savus bērnus. Glābšanai un dzīvei ar viņu, evanģelizācijai. Vai caur to, kādu Dievs būtu nolēmis pazušanai? Ja skatāmies uz Dieva iedibināto kārtību, kādu viņš pestīšanai nolicis, tad es varētu teikt, jā, viņš ir nolēmis kādus pazušanai. Tos, kas viņa kārtību nepieņems. Pēc tās Dieva iepriekšējās kārtības, tātad kādi tiks izglābti un kādi aizies pazušanā. Tāpēc, ka tāda kārtība ir. Bet tam nav nekāda sakara ar cilvēku sašķirošanu divās grupās. Tie ir radīti pestīšanai, glābšanai, un tie ir radīti pazušanai. Kas pieņems Kristu, tas taps glābts. Kas nepieņems, noraidīs, tas aizies pazušanā. Vai varēja Dievs iedibināt citu kārtību? Ka visi, mazliet pamocās, vai ne, un pēc tam visi aiziet, visi tiek glābti. Visi bez izņēmumu. Neraugoties uz to izšķiršanos pašu cilvēku. Protams, varēja, jo Dievs var visu. Viņš varēja iedibināt tādu kārtību, bet viņš izvēlējās tādu kārtību, kāda mums ir aprakstīta Bībelē. Bet būs jau kas teiks, ka Dievs nevarētu ņemt visus debesīs vai pie sevis, jo mēs neesam svēti un nekas nesvēts nevar pastāvēt Dieva klātbūtnē. Tie būtu, es saku, vēl 3 grāmatas, mēs daudz varētu runāt un par tiem jautājumiem debatēt, bet ja mēs pie tādas teorijas, jeb kā viņi nosaukt, pieturamies, tad tas man velk uz to, ka Dievs tomēr debesīs būs viens pats. Jo svēto tā nav. Ja tur būs tie, ko, teiksim, katoļu baznīca pa svētiem ir pasludinājis tikai. Mēs neviens nesasniegsim to pilnību, tādi, ka mēs esam mirdzam kā Kristus, kurš ir svēts. Vai debesīs būs kāda
rangu kārtība, vai varbūt tu sēdēsi tur pirmā rindā un es aizmugurē. To es nezinu. Ir dažādas teorijas, ir tādas, kas saka, ka būs. Bet tu jau zini par to, kā būs debesīs. Tas mani interesē tik daudz, lai es tur nonāktu, lai es dzīvotu tādu dzīvi, kas... Es negribu neko vairāk teikt par to. Es jau tā ļoti ilgi runāju par izredzēšanu. Es šo tēmu paturpināšu. Jums ir jautājums, kas arī skar, varbūt ne tiešā veidā, bet netieši. Arī to tēmu par to, ko Dievs dara. Un Jesajas grāmatā 45. nodaļā 7. pantā ir vārdi: es radu ļaunu, es dodu mieru un es radu ļaunu, es esmu kungs. Kas to visu dara? Kā to saprast? Vēl viena tāda paša, ja? Varbūt netika izvērsti. Ļoti grūts teikums, ja ne pats grūtākais Bībelē. Atkal viens no tiem, kur, ja man teiktu, ar vienu teikumu es varētu raksturot, ka mēs esam nonākuši pie teoloģijas robežas. Kur mēs varam apklust Dievu priekšā, un mēs tālāk vairāk neko nevaram pateikt tur. Bet, lai saprastu, tomēr ar to jau... To jautāt, es nepieņemšu šo. Jā, tu man nepieņemsi to manu gudro teikumu. Tas ir kaut kas tāds, ko var pateikt tikai pats Dievs. To nevar pateikt par Dievu. Jebkurš, kas viens pravietis, kas to teiks par Dievu, tad sabrūk viss tas teikums. Ļoti maz teologu par šo pantu ir runājuši. Tu nekad neesi sludinājis? Nē, esmu gan. Jautājumi uzdot ir par šo, jo cilvēki, kas domā, viņi sastopās ar to. Redzi, daudzās vietās ir Jesajas grāmatā šī doma, kur Dievs saka, es esmu tas kungs, nav cita dieva kā es. Es esmu iesākums un gals. Bet šeit pavisam nepārprotami ir pateikts. Viss, absolūti viss, kas ir radīts un kas ir dāvāts, viss nāk no Dieva. Glābšana, gaisma, mīlestība, žēlastība, tumsa, ļaunums, visu. Neticami, nesaprotami un nepieņemami. Šeit es varu beigt. Arī ne, sapratu. Lai mazliet tuvotos tā izpratnē, laiks un konteksts. Izraēla tautas grupa, liela grupa, ir trimdā tur tālu prom Babilonijā. Ir apmēram 540. gads pirms Kristus dzimšanas. Viņi tur dzīvo jau gadu desmitiem, bet vēstures rats griežās. Un pie varas nāk Persijas ķēniņš Kīrs. Viņa spēks ir milzīgs, viņš iet, visu iekaro, un viņš ir iekarojis arī Babiloniju. Izraelu. Babiloniju. Visu Babiloniju, jā, arī. Trimdniekiem tas atnes brīvību. Viņi drīkst atgriezties mājās Jeruzalemē. Vēl pirms dažiem mēnešiem kaut kas tāds nebija iedomājams. Un šajā situācijā ir Jesaja saka šos vārdus. Šie vārdi uzrunā ķēniņu
Persijas ķēniņu Kīru. Jau iepriekšējā nodaļā, tu 45. lasīji, jā. Tātad jau 44. nodaļā iesākās šī uzruna ķēniņam Kīram. Kīrs, kā Dieva izredzēts, ir atnesis Dieva izredzētai tautai Izraēlim brīvību. Ar Kīra roku Dievs ir iejaucies izredzētās tautas dzīvē. Un Jesai saka Kīram, stop. Neiedomājies, ka tas ir tavs nopelns. Izraēla Dievs, nevis tavi elku dievi. Viņš ir elku dievs, tautas pārstāvis. Nevis tavi dievi. Izraēla Dievs ir tas, kas tevi ļaus uzvarēt. Un ne tevis dēļ, bet savas izredzētās tautas dēļ. Tās tautas dēļ, kas ir gūstā. Izraēla Dievs tevi ir lietojis, lai atbrīvotu savu tautu. Bez mūsu Dieva tu nebūtu uzvarējis. Tas nav tavs darbs, bet mūsu Dieva darbs. Un šeit ir tā problēma. Te ir tā problēma, ka pirmo reizi Izraēļa tautas vēsturē notiek kaut kas tāds. Ar savu darbošanos caur svešu zemju, elku dievu tautas pārstāvi, ķēniņu Kīru, Dievs ir aizgājis tālāk par visu to, ko Izraels līdz šim attiecībās ar Dievu piedzīvojis. Svešu zemju tauta. Elku dievu tauta. Tie, kas bija Izraēla ienaidnieki visu laiku, ko Dievs vienmēr ir palīdzējis satriekt un iznīcināt, šos tagad Dievs lieto. Dievs lieto, lai glābtu savējos. Un te ir tā teoloģijas robeža. Ja es šeit varētu jau runāt par svētrunu, tad te varētu runāt, ka mēs jau kā bieži vien tāpat kā Kīrs iedomājamies, ka mēs visi paši esam paveikuši un izdarījuši un tā tālāk. Jesai faktiski arī mums saka, neiedomājies, ka tu toreiz tos dzelsvārtus salauzi. Tas bija Dievs, kas to izdarīja. Tai medaļai ir divas puses. Viena puse ir mani centieni, un otra puse ir Dieva darbs, kas man palīdz, vai reizēm pilnīgi gluži otrādi izposta to, ko es esmu darījis. Un abas šīs lietas iet kopā. Mēs nesaprotam bieži, kāpēc Dievs tā dara. Un tad, šajā situācijā un ar šādu te kontekstu un zemtekstu ir šie vārdi. Es esmu kungs. Dievs saka, es radu un daru visu. Un tā kā tā, tas skan pretrunīgi. Tas skan ļoti un savā prātā mēs viņu nevaram dabūt kopā. Mums liekas, kaut kas nav pareizi. Jēzus saka savādāk. Jēzus saka, mīliet savus ienaidniekus. Jēzus saka, bāz zobenu makstī. Bībele saka, Dievs ir mīlestība. Radīšanas stāstā robeža tiek saglabāta. Dievs rada gaismu. Viņš atšķir tumsu no gaismas, jeb gaismu no tumsas, bet nerada tumsu radīšanas stāstā. Arī ļaunais paradīzē ienāk nevis caur Dieva darbošanos, bet caur radījumu, caur cilvēku. Šeit Dievs pasaka, absolūti viss ir viņa rokās. Arī karš Ukrainā. Jā, es gribēju uz to vest lēnām. Labāk neviet. Nevis.
Mēs nevaram saprast, vispār mēs, Matīs, nevaram saprast, kāpēc ir tums un kāpēc ir ļaunums. Bet vienu mēs zinām, arī no šiem vārdiem, kad arī tajā tumsā, arī tajā ļaunumā pēdējais vārds ir Dievam. Un šie vārdi ir kā kulminācija, kā tāda robeža visam. To var pateikt tikai pats Dievs. Viss, kas ir radīts, viss, kas notiek, ir manās rokās, Dievs saka. Pat tumsa un ļaunums. Jā, man liekas, viens ir pateikt, tas ir manās rokās, es to tur roku uz pulsa vai kontrolēju, un otrs ir pateikt, es to radu. Un tur tā spriedze rodās. Es domāju, ja mēs runājam par arī kāru Ukrainā, kas būtu, kaut kāds, es nevaru teikt ekvivalents, bet kaut kāda līdzība ar šodien, tad jautājums ir, vai Dievs pieļauj to, tad teikt, tur rokā joprojām to situāciju un nav izlaidis no kontrols, vai viņš to rada un veicina. Un, protams, ka atbilde būs, mēs nezinām. Bet mēs jau nezinām arī no mūžības perspektīvas un no Dieva, ar Dieva acīm skatoties, mēs nevaram pateikt, kas notiek Ukrainā. Absolūti nevaram pateikt. Mēs varam tur domāt un izvirzīt teorijas dažādas, bet mēs nevaram pateikt. Un tad, ir tie Dievs parāda tos horizontus, kuru priekšā man ir jāizver mute, jāapklūst. Viss, absolūti viss ir viņa rokās. Tumsa tāpat kā gaisma. Glābšana tāpat kā ļaunums. Varbūt pie tās glābšanas mēs varam ieraudzīt kaut ko. Iepriekš mēs runājam par to Dievu izredzēto kārtību. Viņš jau caur to kārtību iedibināja tā. Gan to glābšanu, gan to postu. Tā bija viņa kārtība. Izvēle palika cilvēku rokā, un tomēr viņš sākotnēji tur visu to. Acīm redzot, kaut kas tāds ir ar attiecībā uz to tumsu un gaismu. Katrā ziņā šie vārdi saka, ka dualisms ir izslēgts. Sātanam šajā te modelī pakārtot lomu. Dievs pāri visiem, tas ir tas pirmais, kas mums jāielāgo. Pāri visam tas nozīmē, nekas nav ārpus viņa darbības sfēras, viņa kompetences, viņa kontrolas. Var piebilst tikai to, ka Dievu mēs nevarēsim izpreparēt, nolikt uz galdu un tad izpētīt, kā tur ir. Mēs varam tikai izvirzīt kādas savas domas, kas, protams, ir nepareizas. Protams, ka mums gribas izprast visu līdz galam, bet ja kāds varēs izskaidrot Dievu un pilnīgi visu, tad laikam viņš pretendēs uz to lomu. Jā, tad viņš būs jau pārāks par Dievu. Jā. Bet viņš mums ir devis smadzenes, lai tās darbinātu, lai tās lietotu. Un es domāju, ka tas ir kaut kas labs un vērtīgs. Jā. Un kad atbildes jau uz tiem jautājumiem, mēs tādas viennozīmīgas nedabūsim, mēs katrs paliksim pie tā, bet tā galvenā doma iet pāri visam, Dievs ir pāri visam. Rāda. Jā, tas vārds, ko tu teici, viņš rada visu, tas rada to, nevis viņš kontrolē visu, vai pārskata, vai zina, bet šeit ir viņš rada. Un, tur iepriecināt neko nevaru. Tāds viņš ir, tas vārds. Jā, bet varbūt tā radīšana ir tāpat, kā iepriekš mēs runājam par to izredzēšanu. Tā ir kādas kārtības radīšana. Un mums jāpieiet ar to domu, ka tur pie tās izredzēšanas mēs skatījāmies, ka Dievs nav sadalījis
cilvēkus grupās. Varbūt kaut kāda līdzīgā virzienā mēs varam iet šajā arī par šo pantu domājot. Ka tā ir kāda viņa radīta, iepriekš paredzēta kārtība, kādā viņš viss ir ielicis. Viena no iepriekš paredzētām, iecerētām kārtībām, kā mēs esam ielikuši, ir, ka mūsu sarunas ir apmēram stundu garas. Tāpēc šajā brīdī mēs varētu likt pat ne punktu šai epizodei, bet ne nodaļai, jo mums vēl ir vairāk jautājumu, kas ir atsūtīti. Pie tiem mēs pieķersimies nākamajā raidījumā, un arī jums, kas esat ar mums kopā sarunās, jums ir jautājumi Ilmāram Hiršam vai man, un ja gribat, lai mēs tos pārunājam, tad rakstiet tos vai nu komentāru sadaļā, vai rakstiet e-pastā matejs@matejs.lv, un mēs noteikti tos apspriedīsim, pārunāsim, mēģināsim skaidrot. Ja neesat to vēl izdarījuši, tad uzspiediet īkšķīti uz augšu video, piesakojiet Mateja draudzes YouTube kanālam un ziniet, ka šo sarunu un arī visas iepriekšējās varat klausīties gan Spotify, gan arī Apple podcastu platformās un šķiet arī vēl citās, bet tās būs tās populārākās. Paldies par kopā būšanu. Paldies, Ilmār, par sarunu.